šis pēdējais dienu notikums man liek runāt īstenībā latviešu tautas dziesmas vārdiem, un viņi spilgti atpūguļo situāciju. Tūdaļ tagadien pastāvnieki danco, cits ar vīzēm, cits ar kurpēm, bet cits ar basām kājām. Precīzi kā 3 koalīcijas partneri, katram sevi apavi. Es saprotu jūsu satraukumu, bet es nesaprotu vienu. Kāpēc mēs esam saņēmuši tikai 3 atbalsta vēstules? LDDK, vēl kultūras darbinieki. Jūs taču varējāt augstskolām paprasīt. Mums ir 16% ārzemju studenti. Viņi nevarēs atlidot pie mums. Viņiem vajag obligāti, lai ir Air Baltics. Citu kompāniju nav. Vajadzēja vēl kādiem viesmāksliniekiem uzrakstīt, pazvanīt Coldplayam. Viņi varbūt šeit koncertu grib. Viņi nevar atlidot uz šeit, nebūs Air Baltica. Un es tagad lasu. Es nezināju, cik zemu var klist kultūras darbinieki. Un es tagad lasu Žagara kunga, Kalēja kunga, Grūbes kunga, Kažas kunga, Trēmanes kundzes un Paideres Stakjas vēstuli. Un es pirmo reizi dzīvē uzzināju, ka mūsu kultūra apstāsies, tāpēc, ka mums nebūs Air Baltiku. Jo, kā izrādās, ka kultūras patēriņa apriti un kultūra turismu sekmē Air Baltica. Tā uzticamība, kurā vietā ir uzticamība? Kurā vietā ir Baltikam no valsts puses ir uzticamība? Mobilitātes iespējas un daudzpusīgais maršrutu piedāvājums. Un īstenībā šajā argumentācijā ir atslēgas vārdi. Bet varbūt mums nevajag daudzpusīgo piedāvājumu. Varbūt mums vajag konkrētas lietas, kas mums dod pienesumu tiešām. Nevis lidot uz kaut kādām Āfrikas valstīm, uz bijušām padomju valstīm. Jūs man prasat balsot par aizdevumu, jo šobrīd tas līmenis ir tik ļoti pacelts un pateikts, ka mēs iznīcināsim nacionālo lepnumu. Super, nacionālo lepnumu, kurš kotējas šobrīd biržā, kuram vienkārši ir mīnus punkti, kurš ir parādā diezgan lielu summu saviem piegādātājiem, nezinu, kā samaksāt, kuram kontā ir, jā, es saprotu, 27 miljoni, bet tā ir prasība. Viņi nevar viņu lietot dēļ aizdevuma. Bet kāpēc viņiem vajag šo aizdevumu? Jā, 7 miljoni mēnesī sadādzinās degvielu. Taču maija sākumā ir jāmaksā pirmais maksājums 14 miljoni no tā saucamā aizdevuma, ko jau saņēmām 50 miljoni gadā. Tur naudas nav. Tur vajag šos 14 miljonus. Pēc tam vajag nākamais augustā, nākamo maksājumu 14 miljonus. Bet nāciet un stāstiet par reālo situāciju. Jo šobrīd man kā Saeimas deputātam prasat balsot par piešķīrumu, kaut gan jūs man nedavāt iespēju iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju. To tikai varēja iepazīties budžeta komisijas dalībnieki. Es balsošu par šo, un tāpēc es viennozīmīgi saku, ja jūs atnāksiet, neslēpsiet, iepazīstināsiet, bet to jūs nevarat izdarīt. Jūs jau pusotru gadu nākat ar IPO, bet tā arī neesat atnākuši. Briškena kungs, Kaspar, jūs ar Gausu, ar padomi sēdējāt pie mums frakcijā, un kā Andris teica, tas ir pēdējais aizdevums, tūlīt būs. Tā bija. Tas ir pēdējais aizdevums, mēs vairs neprasīsim, un pēc tam mēs augsim, viss būs kārtībā. Tūlīt būs strateģiskais redzējums, kur viņš ir. Pusotrs gads pagāja, tu esi Tautsaimniecības komisijas vadītājs. Tev ir visas tiesības to prasīt, jo, kā izrādās, Air Baltics ir galvenais tautsaimniecības, kultūras, sporta, studējošo vienkārši uzturētājs Latvijā. To es uzzināju pēdējās 2 dienās. Jums nav pašiem kauns par savu rīcību. Man, godīgi sakot, iedzīvotāju priekšā ir kauns par to, par ko Saeima, ministru kabinets, koalīcija ir degradējusies. Es balsošu pret. Paldies!